Atkal redzēšanās prieki un šodienas grūtība analizēšana. Tā varētu skaidrot noskaņojumu, kas valdīja LLU Veterināra medicīnas fakultātes 90 gadu jubilejā, kas tika atzīmēta 23. oktobrī. Svinīgā sēde tika atklāta ar fakultātes dekānu stāstījumiem par savu darbības periodu un spilgtākajām atmiņām no tā laika. LLU mācību prorektors Arnis Mugurēvičs, kurš veterināra medicīnas fakultāti vadīja no 2000. līdz 2004. gadam, atgādināja, ka šogad ir vēl divas jubilejas – 65 gadi, kopš veterināra medicīnas fakultāte ir LLU sastāvā, un 45 gadi, kopš fakultāte ir pārcēlusies uz Jelgavu, kā arī norādīja, ka šī brīža ekonomiskā situācija ir arī izaicinājumi un iespēja laiks. Tad es domāju, ka mums, ja mēs minētu šos dzīvnieku pasaules pārstāvjus, vajadzētu atcerēties latviešu tautas pasaku par tām divām vardēm, kas pūlās par krējumiem, un viena tomēr to sviestu sakūla, izdzīvoja, un acīm redzot, tas ir jādara mums, un šī krīze, lai cik tas tā būtu, tā ir arī mums zināms izaicinājums šai laikā pašiem sakārtot savu saimniecību, varbūt domāt par jaunām izaugsmēm, varbūt tad šeit mums ir beidzot laiks uzsākt diskusiju, specializāciju veterināra medicīnas pamatstudiju programmā ar dažādiem virzieniem. Mums ir jāattīstās līdz laikam, un tad es ceru to pašu, ko jau minēja Rimēsāna kungs, ka mēs sekmīgi sagaidīsim 100. jubileju, un varbūt dažiem arī 150. Ar īpašu cieņu un pat klātesošo piecelšanos kājās tika uzņemts izcils ārsts, mācību spēks, daudzu grāmatu autors Igors Afanasjevs. Latviski to saka tā, plurima anno. Bet latviešiem ir ļoti skaisti dziesmas vārdi. Un proti, daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi. Un to jums arī visiem novēlu. Fakultātes veic arī rektors Juris Kujāns, LLU Biotehnoloģijas un Veterināra medicīnas zinātniskā institūta SIGRA vadītājs Aleksandrs Jemeļjanovs, daudzi veterināra medicīnas fakultātes absolventi un nozarē strādājošie. Sveicēju pulku kuplināja arī Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņu Universitātes pārstāvi, kolēģi no Lietuvas un Somijas veterinārijām augstskolām un citi absolventi, domumbiedri, nozarē strādājošie. LLU kolēģi, fakultāšu dekāni, veterināra medicīnas fakultātei dāvināja torti, kas tapusi speciāli jubilejai, bet vissirsnīgākos sveicienus jubilejā savai fakultātei sūtīja tagadējie studenti, kuru savu apsveikumu izteica kopīgas dziesmas veidām.